Labdien, labdien visiem! Es šodien gribu pastāstīt par bullet journal plānošanu, kas tieši ir nepieciešams, lai vispār sāktu. Tātad tas vairāk noderēs video iesācējiem. Tā kā es jau esmu pati tīri labi aizrāvusies ar šo plānošanas sistēmu un varu mierīgi ieteikt arī pārējiem. Ja jūs esat sava plānošanas sistēmas vai, kā teikt, plānošanas meklējumos, kā jums labāk ko plānot, vai esat par bullet journal dzirdējis, bet nezināt, no kā sākt, tad tūlītās visu arī noskaidros. Sāksim ar pašiem pamatiem. Bullet journal tā ir plānošanas sistēma, ļoti vienkārša, ļoti elastīga, piemērojama jebkurai gaumei un jebkura vajadzībā. Ja jūs esat vienkārši tikai mēģināt sakārtot savu ikdienu, jums šī pieeja derēs, vai arī jūs esat plānošanas entuziasts un visu gribat pilnīgi salikt pa plauktiņiem, arī jums šī sistēma derēs. Jūs šajā bullet journal plānotājā varat rakstīt visu, sākot no saviem ikdienas domām un plāniem, līdz pat idejām un arī izpausties mākslinieciski. Lai sāktu vispār savu pirmo bullet journal, īstenībā ir vajadzīgs tikai divas lietas. Tā ir kaut kāda piezīme kladīte, kāds jums formāts labāk patīk, tādu arī ņemat. Es sev esmu iemīļojusi parastos A5 formātus, jā, tādas kladītes, man patīk rūtiņu, man vēl arī punktotas ir, un vienkārša pildspalva. Principā vairāk nekas arī nav vajadzīgs. Jā, tātad sākam rakstīt apzīmējumus, ja atslēgas, kādas mēs izmantosim tieši, lai savu žurnālu aizpildītu. Jā. Kā es jau iepriekš teicu, jūs varat sagatavot savus apzīmējumus. Piemēram, ar kvadrātiņu apzīmēt darāmie darbi. Jā, to do. Tād, piemēram, pa pusē aizkrāsots kvadrātiņš, darbs ir sākts. Tād pilnībā aizkrāsots kvadrātiņš. Darbs ir pabeigts. Ir pabeigts. Izdarīts. Es atvainos par savu rokrakstu, bet man viņš tāds ir. Es tur neko nevaru izdarīt. Vēl piedevām rakstu tā no attāluma. Tād, piemēram, pārsvītrots darbs zaudējis aktualitāti. Aha, un vēl pildspalvu beidza rakstīt. Redz, kā jauki. Tā, ņemsim citu. Tā. Nu, un, piemēram, kā man ir citi apzīmējumi, man ir šitāds stēls, piemēram, kvadrātiņš, un es viņu pārnesu. Jā, vai nu pārnesu uz citu dienu, tā, vai pārnest uz citu dienu, vai nedēļu. Nedēļu. Jā, un attiecīgi uz kurieni viņš tur ir pārnests. Nu, un tādi varētu būt galvenie. Protams, jūs varat izdomāt savus apzīmējumus, uztaisīt izsaukuma zīmi pie kāda kvadrātiņa klāt. Jā, tā obligāts, piemēram, obligāts pasākums.
Bet, es ieteiktu, teiksim tā, nesarežģīt sev dzīvi un pēc iespējas mazāk apzīmējumu. Man, piemēram, darbojas šie 3, jā. Šis viens ir, ka darbs ir izdarīts, tā darāmie darbi atzīmēti, kurās dienās, vai pat man nav atzīmēts, ja viņš nav piesaistīts dienai, vienkārši ir sarakstīts. Un man ir vēl šis te, kā tiek pārnests uz citu dienu vai uz nedēļu. Principā es šos 3 apzīmējumus izvēlos. Un viss. Jūs varat savus izdomāt, kādi jums būs ērtāki. Pēc tam sanumurējam lapas. Kur es pateicu numurēs, ir žurnāli, kuri ir grāmatiņas, kuras jau ir sanumurētām lapām. Lapu numurācija ir vajadzīga tāpēc, lai mēs varētu izveidot saturu, un lai pēc tam varētu paši arī labāk orientēties savā piezīmju burtnīcā vai, teiksim, plānotājā. Man visvairāk patīk bullet žurnālā tas, ka var sev pielāgot. Tas ir elastīgums. Pirmkārt, jūs varat sākt no jebkuras mēneša dienas plānošanu, no jebkura mēneša. Nevajag obligāti 1. janvārī to sākt darīt vai 1. mēneša dienā. Jūs varat kaut vai sākt tajā pašā 5. jūlijā vai jebkurā citā datumā, kurā jums ienāk prātā šo žurnālu, šo plānotāju sākt vest. Un, ja, piemēram, kaut kas jums nedara, vai jūs gribat kaut ko pamainīt, to arī var darīt. Tā kā man, piemēram, trekeri visu laiku es vedu, kā visu laiku, mēnešus 3 es vedu šitādā veidā. Un tad es izdomāju, ka varbūt ieraudzīju arī internetā, un izdomāju, ka varbūt vajag pamēģināt savādāk. Nezinu, kā man, protams, veiksies ar to savādāko, bet es viņus uztaisīju šādā veidā. Jā, pavisam cits izskats, pavisam cita pieeja. Tā kā var visu izdomāt, var pārplānot, var padomāt un iesākt kaut ko jaunu, kaut ko citu. Kaut ko, kas nedara, to atmest, kaut ko jaunu pievienot klāt, un jums visu laiku ir tāds plānotājs, kādu jūs paši vēlaties. Tieši runājot par pašu plānošanu, var mierīgi katru dienu plānot. Ja jums ir daudz notikumu, daudz darāmā, var ņemt, un tad jums tā kladīte būs, teiksim, ja man šeit ir kladītē 160 lapuses, tad jums pietiks, teiksim, tādas 3 vajadzēs kladītes. Ja jums nav tik daudz ko rakstīt, tad var mierīgi izmantot nedēļas plānošanas sistēmu. Man, piemēram, ir nedēļas plānošanas sistēma, jo tā, parādīšu kādu no, teiksim tā, viens no atvērumiem, man uz nedēļu pat nesanāk pilna lapa. Jo es nerakstu visādus sīkumus, es rakstu tie, kas man, ko es nedrīkstu aizmirst un kas man būtu jāizdara. Es nerakstu tādu lietu, kā, piemēram, saklāt no rīta gultu vai izdzert vitamīnus. To es nerakstu, bet, ja jums tas ir nepieciešams, tad rakstiet, un tad jums būs vairāk ierakstu, un varbūt jums tiešām vajadzīgs uz katru dienu plānotājs. Var arī uz mēnesi, varbūt pat uz gadu tikai uztaisīt. Man ir kaut vai nedēļas plānotājs, bet man arī ir tāds kā gada ar mēnešiem, kur es esmu pretī sarakstījusi tādus nozīmīgākos datumus, kuri gads no gada nemainās, kā ir dzimšanas dienas, vārda dienas, un varbūt tādi nozīmīgākie notikumi kā pases maiņa un tiesību maiņa. Lūk tā. Kas vēl mums būtu nepieciešams, lai varētu izpausties mākslinieciski? Tas bija tikai tā plānošana, ka mums ir vajadzīga kladīte un mums ir vajadzīga pildspalva. Bet, lai varētu, teiksim tā, ka kaut kā visu
atdzīvināt. Tā, man ir, piemēram, uzlīmu kolekcija jau ieradusies. Man vispār ir ļoti asketiskas, salīdzinoši ar citiem. Man ir ļoti asketiskas plānotājs. Jā, es vēl izmantoju līdz ar to bez uzlīmēm, es izmantoju vēl flomasterus, un man ir krāsainie zīmuļi, un tas ir viss. Protams, ar to visu varētu arī vēl vairāk izdaļot, zīmēt kafijas krūzītes, putniņus, tur taurentiņus un tam līdzīgi. Līdz ar to tas jūsu plānotāju pārvērš par pilnīgi individuālu un neatkārtojumu piezīmju grāmatiņu, kurā jūs nevien varat tos kā plānotāji izmantot, bet arī ierakstīt, kā es arī teicu agrāk, kā man šeit ir idejas, plāni un projekti, jā, vēl te ir izlasītās grāmatas, var filmas, noskatītās vai kuras skatās un kuru sēriju, ja seriāls. Tā ka to var izmantot vēl papildus, bez dienas un mēneša plānošanas un nedēļas. Tātad aktuālāko informāciju visu turēt un visu rakstīt vienkopus vienā kladītē. Un nevajag arī aizmirst par to, ka ar bullet journals plānošanas sistēmu aizraujas diezgan daudzi. Un daudziem viņa patīk tieši sava elastīguma un savas vienkāršības dēļ. Un tas, ka var arī mainīt. Un līdz ar to ir vesela kopiena, kas dalās savās idejās internetā un var paskatīties, kā citi to dara, var padalīties ar savām idejām. Tā ka viss ir mūsu rokās, viss ir jūsu rokās. Tā ka mēģinam, darām uz priekšu. Paldies, ka skatījāties! Un uz tikšanos nākošajās reizēs. Atā, atā!